Protams, runāju atkal par veselību, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un šodien ir ļoti svarīgi, ko mēs ēdam. Liela daļa saka, tas man negaršo, bet nu jau uzvedās liels cilvēks kā maz bērns, vēl nav pagaršojis, un jau saka negaršo. Kā viņš zina? Tad viņš melo. Nu, tad bērni un mazbērni sāk melot. Jā, mēs daudz ko vērtējam pēc redzi. Man šonedēļ meita atnes 3 pīrādziņus. Tas nozīmē, ka nākušos 3 mēnešus es nevienu pīrādziņu neredzēšu. Un es nemēlos, bet man bija vienu dienu bauda ar 3 maziem mūsu mājās ceptiem pīrādziņiem. Un vairāk man nevajag. Bet vēlēšanās nav. Nu tad pietiek tās kūkas un visu to, ko var daudz pirkt, ratus pilnus. Dariet paši. Ir rabarberu laiks. Izmantojiet. Tikai to cukurprātīgāk. Un to skābiņu arī vajag, un to rūgtumiņu arī vajag, un to sīvumiņu arī vajag. Visu kāpadruskai vajag. Nu, kā austrumos teiktu, feng shui. Es teikšu līdzsvars. Ja mēs ieklausāmies sevi, un mēs visi to varam, mēs ļoti labi saprotam, ko un kā mums jādara. Bet aiz inerces vai uz slinkumu cilvēki paši sev dara pāri. Un par savu naudu. Smēķējot, dzerot, pārēdoties. Nu jā, nu ir šašliku cepšanas laiks. Neprot, Latvijā neviens to šašliks cept, ir jābrauc uz Grūziju. Viņi neviens nededzina gaļu. Viņi ļoti labi zina, kad apdegusi gaļa arī ir viens no iemesliem, kas rada vēzi. Un tad vajag padomāt, kāpēc mums ir tik daudz kuņģa un zarnu vēži pēdējos gados. Tāpēc kā ēd to visu. Un alutiņu uzlej virsū. Traki, bet kuņģis pilns ar sālskābi. Un tad paņemiet to sālskābi, iemetiet tai traukā to, ko jūs ēdat, un tad jūs varēsiet ieraudzīt, kas notiek jūsu kuņģī. Paeksperimentējiet. Būs ko redzēt. Varbūt naktī pat miedziņš nenāks. Tas ir tas, ko mēs paši ar sevi darām. Bet kā gribās vainot? Gan valsti, gan valdību, gan mammu, gan tēti, gan sievu, gan vīru. Un Dievu arī. Kad tik kādu citu varētu vainot? Nesanāks, mīļie. Paši. Bērniem rājās, ka viņi ēd tikai maizi vienu, pēc tam desu gabalu vienu pašu, bet viņi ēd ļoti pareizi. To visu kopā, tas tur tā nesadarbojās, tas nedraudzējās. Ir tāds dārzenis vārdā pastinaks. Viņu vēl var iesēt, sēklas var dabūt. Viens no senākajiem dārziņiem Latvijā. Sakņauks. Balta sakne ļoti līdzīgi petraseļa saknei, ārkārtīgi garšīgs un sātīgs biezenis, un noteikti ne tik smags ēdiens kā kartupeļu biezenis. Es pat nerunāju par to no paciņas. Tas nav nekāds ēdiens. Pamēģiniet. Viņam vēl jāizaug. Ir daudz un dažādas lietas, ko var uzēst ar prieku. Bet vienmēr ir jāsaprot, kā tas tur iekšā viss kopā ir. Rosols ir rosols, un tas kopā nedara. Tad jau labāk vācu gaumē kartupeļu salāti. Vienkārši ēdiens, garša laba, sniepīti arī var pielikt, un gurķītis, sīpoliņš un kartupelītis. Bez tās gaļas un zivs. Daudzus gadus atpakaļ man rosols bija tāds ar
ar uz oglēm ceptu siļķi. Nagus varēja nogūst. Nu, brīnišķīgi. Nu, jāatcerās tā siļķi. Uz oglēm. Nu, vēl viņu var izcept cepam papīrā, cepeškrāsnī. Un, ja negribat nagus smērēt gar tām asakām, var jau paņemt to siļķes filē, kas ir eļļā, nosusināt, ielikt cepam papīrā un izcept. Naga būs tīra, un nevienu asaku arī nevajadzēs norīt. Pavisam vienkārši, bet garš jau ir. Garšā jau ir bauda un garšvielās. Un sāls un vegeta nav nekādas garšvielas. Mīļais, labais Pētersīlis. Nu, es teikšu, tā ir tāda īstena vīriešu zāle. Un tiem, kam klibo nieres, Pētersīni jāēd kā trusim zāli. Tā kā to dara Grūzijā. Tā ir veselības garantija. Nu, protams, vīriešu zāle ir arī lupstājs. Man garšo, jo mums sievietēm arī ir vīrišķā puse. To jau arī vajag izkopt. Mums visiem ir divas puses. Kā austrumos saka, iņ un jaņ. Un ieklausīties vajag abās pusēs. Tad hormoni strādās stabilāki, un tad vecums tik ātri neuzkritīs uz galvas. Pamēģiniet. Nepretoties vecumam, bet iet laikam līdzi. Tas ir skaisti, un tā ir bauda. Lai jums izdodas. Tak Jāņi nāk. Atā.